Dubaja ir dārga, ja tu nezini, kur ko darīt. Ja? Ko nozīmē sodu saņemt Arābu Emirātos? Ārkārtīgi ir jāuzmanās no tā. Un tad, kad tie arābi uzzināja, ka es arī ievēroju to Ramadānu, ja? Kādi viņi bija draugi visreiz. Tev minimums, kas katrai sievai ir jābūt, katrai sievai 17 kg zelts. Dubajā jebkura sieviete, jebkurā diennakts laikā var iet pa jebkuru ielu, pa jebkuru pagalmu, iet vien pat cauri, un viņai nekas nenotiks. Faktiski tā Dubaja tiek veidot par 20 minūšu pilsētu. Ka tu 20 minūtēs varēs nokļūt jebkur. Čau, Agri. Sveiki. Tad par ko mēs šodien runāsim? Mēs runāsim par ceļojumiem. Mēs runāsim pārsvarā par Dubaju. Es viņu saucu par fantastiskā Dubaju. Bet varbūt sākumā mēs varam uzzināt, kas vispār ir Agris, ar ko Agris nodarbojās, un varbūt ko Agris darīja pirms sāka strādāt pa gidu un tā tālāk. Visu mūžu tik pavadīju jūrā, sāk strādāt zvejas flotē, veselu gadu nostrādāju Kolumbijā, nodzīvoju Dienvidamerikā veselu gadu, aizbraucu no bijušās Padomju Savienības, atbraucu atpakaļ uz Latviju. Tad man ievēlēja par zvejnieku olkos priekšsēdētāju, kur biju turpat tās 6-7 gadus. Tad bija biznesa Krievijā, nobankrotēju, aizgāju atpakaļ jūrā uz lielajiem un sāku strādāt uz tankeriem, pilnīgā pārprofilējos. Un 23. gadā aizgāju pensijā, aizgāju prom no jūras, pieradis bija ceļot pa pasauli, ko lai dara. Nezinu kāpēc, bet izvēlējos Dubaju, kas man vispār nebija galīgi plānā. Jo dzīvoju Dienvidamerikā, tad, kad strādāju, mazliet iemācījos spāņu valodu. Man mīļš bija Spāņu zemes, Spānija un cits zemes. Kāpēc es nokļuvu Dubajā, nezinu. Un tad, kad es nokļuvu Dubajā, es sapratu, ka tā ir tā īstā vieta, kur es vēlējos būt. Kā tu izdomāji, ka tieši varbūt palikt tagad Latvijā, cik saprotu, es biju visu kaut kur dzīvojis, izmēģinājis visādas vietas, bet kāpēc tieši Latvijā? Tagad pensija tieši Latvijā. Latvijā ir, ok, bet pagājušo gadu es nodzīvoju pusgadu, nodzīvoju Dubajā, turpat tās pusgadu, no 28. oktobra pagājušā gada līdz šī gadās 12. aprīlim es biju Dubajā. Man patīk, kur silts, man nepatīk augstuma. Kā tieši izdomāji dibināt Agris Travel? Man patīk aktīvs dzīvesveids, tā kā es gāju jūrā, visu laiku ceļoju tur un visur brauc, jā, un 2018. gada septembrī sāk nodarboties ar kruīzes ceļojumiem. Ir tāds krūzijas klubs, es tur esmu jau 7 gadus, piedāvāju cilvēkiem braukt kruīzos, brauc ar viņiem kopā kruīzos, es esmu bijis 8 kruīzos, pagājušā gada oktobrī braucām kopā, ar mani kopā bija 24 cilvēki kruīzā. Es ieplānoju braucienu, ieplānoju viesnīcas, ieplānoju ekskursijas, un palīdzēja cilvēkiem pirmo reizi izbraukt kruīzā, jo pirmo reizi izbraukt kruīzā, ir diezgan sarežģīti. Un ja tu aizbrauc pirmo reizi un tev neizdodas, tur viss tās lietas nesanāk, es esmu novērojis, ka pēc tam daudz cilvēku, man tas kruīzs nepatīk, man tur kreņķi, es esmu vīlies, un tālāk tā kā pirmo reizi jāizbrauc, un tas ir tāpat tās ir Dubaja. Dubaja skaisti, aizbrauc uz turieni, cilvēki brauc uz Dubaju, domā, vecpilsēta, kur ir centrs un tā tālāk, es tur iešu un tur staigāšu. Dubaju, aizbrauc uz turieni, un tad saka, nē, Dubaja dārgi, tur nav ko darīt. Bet faktiski jau tā nav. Ja tu tā normāli ieplāno, ja tu saplāno visu, un tad iznāk lēti, un tu 7-9 dienās var daudz ko redzēt. Kāpēc tieši izvēlējies šādu profesiju, strādāt pa gidu, palīdzēt citiem cilvēkiem, apskatīt vietas, kas tieši tev šajā darbā patīk? Tieši Dubaja, jo tāpēc, kad bez gida Dubajā ir ārkārtīgi grūti, ja? Tad ir, ja tev ir kopējais gids, kā tur ir ņem, ja? Tad ir lielais autobus, un tad tas ir sarežģīti visi, un jo vairāk cilvēku. Es nezinu kāpēc, bet es izvēlējos nelielu cilvēku grupas, 10-12 cilvēku, pats brauc līdz viņiem visiem, un beigās es sapratu, tā lielākā problēma ir cilvēkiem, ka viņi nezin valodu, viņi nezin, ko tur darīt, kur likties, un tas, ka es esmu tur, drošības sajūta, ja? Un cilvēkiem izbrauca, viņi priecīgi, viņiem ne par ko nav jādomā. Un cik gadus jau Agris Travel pastāv vispār? 1 gadu. 1 gadu? Jā.
Aizgāju pensijā, nodibināju Agris Travel, kamēr dabūju tur operatoru licenci. Tas bija garš process. Un tikko atjaunoju atkal tur operatoru licenci, atkal uz gadu. Kas ir sarežģītākais šādā biznesā? Sarežģītākais ir pastāstīt cilvēkiem, piesaistīt cilvēkus, ja, jo daudzi pieraduši braukt. Turcija, Ēģipte, un tas ir, jā, tur aizbrauc, tur ir viss iekļauts, tur dzīvo tajā viesnīcā. Jā, ir ok, bet Dubajā ir bišķiņ savādāk, ka Dubajā tev ir tur daudz ekskursijas, un es jau pagājušo gadu, kad tikko sāku, 7 dienas cilvēki atbrauc, es gribu redzēt visu. Un tu skaties, ka 3. 4. dienā viņš ir nogurs, viņš jau vairāk negrib redzēt neko, viņš ir naudu samaksājis. Un tad tagad mēs braucām tikai ķeksīši, ja? Ka tur viņš jau negrib vairāk neko redzēt. Ja? Un tad es šogad uztaisīju praktiski 9 dienas, pusdienu brīva, pludmale, baseins un pēc tam ekskursijas. Ja? Tas sarežģītākais bija saprast, lai cilvēki būtu atpūtušies un lai viņi redzētu, lai viņi gūtu baudu no tā, ko viņi Dubajā redz. Ar ko vispār Agris Travel šī firma atšķirās no citām ceļojuma aģentūrām? Kā jau es teicu, pirmkārt, kad es esmu tur Dubajā, es esmu tur, es cilvēkus sagaidu no rīta lidostā, viņi ielido, tad mēs braucam uz viesnīcu, tad mums sākās ir plāns, katru dienu viņi saņem plānu, mēs braucam ekskursijās, kopā braucot ekskursijās, mēs kaut kur ēdam kopā, ja, pēc tam es viņus pavadu uz lidostu, viņi aizlido mājās, un tas viss. Tādas pakalpojumus faktiski neviens nepiedāvā. Jā, ir tur daudzas turfirmas, arī cilvēks sagaida lidostā, bet viņi, cik es zinu, viņi aizved uz viesnīcu, un tad viņiem pašiem jāmeklē ekskursijas, vai caur tām turfirmām, vai caur vietējām turfirmām. Jā. Es esmu visu sagatavojis, visu. Ja, un galvenais, ka tā ir fiksēta cena. Tev nekas nemainās vairāk. Tur nav jāpiemaksā nekāda dzeram naudas, ne par gīdu, ne par ko vairāk nekas nav jāpiemaksā. Tā. Vispār ir brīvais laiks vai visu laiku tā kā punkts pēc punkta? Tagad ir. Tagad es taisu tā, apmēram brīvo laiku. Ir tā, kad no rīta es tagad ir ieplānot cilvēks, viņš var izvēlēties, viņš var palikt viesnīcā baseinā, peldēties, un viņš var doties uz pludmali. Pagājušā gadā man bija cits pludmals. Šogad man ir ieplānota tāda Soluna Beach private club, kur tas atrodas Palm Jumeirah salā pašā galā pie Atlantis viesnīcas. Un tur ir tikai 8 viesnīcām ir īpaši piekļuva šim klubam. Ja? Ja cilvēki nāk no malas, tad viņi maksā 2 reizes dārgāk. Šeit tie, kur piesakās pie manas ceļojumā 7 vai 9 dienas, tas viss ir cenā iekšā, tur nekas nav, tur aizbrauc uz turieni, uz to pludmali. Tev ir sauļošanās krēsls, saules sargs, un vēl tev ir dzērieni 75 dirham apmērā, tev vēl ir dzērieni un ēdieni, ko tu vari izmantot, jā, par tam braucienu. Bet, jā, un katru rīt ir autobus, kas aizved uz turieni, un pēcpusdienu atved atpakaļ. Tā apmēram. Daudz saka, ka Dubai ļoti dārgi ir. Tās nav biļetes, kas sastāv kā 10 000 vai 5 000 cenu. Jā, kā es teicu, Dubaja ir dārgi, ja tu nezini, kur ko darīt. Jā, tu vari aiziet Dubai marīnā, paņemt saldējumu, kafiju un ūdeni, un tie tev būs 20 eiro. Vai arī, ja tu zini, kurā vietā aiziet paēst, ļoti labi paēst un garšīgi paēst, to paēst, mēs divatā esam pēduši par 10 eiro pilnīgi, un pat nevar apēst to visu, ja, ko piedāvā. Un tāpēc es arī izvēlos tās viesnīcas, kur ir blakām atrodas kaut kādas šīs kafejnīcas, vairāk vai kā street food, bet viņas ir labas kafejnīcas, budžeta kafejnīcas, kuras nav tur dubultā tur neuzliek, ja, kā tur tā ir turistu rajonos. Un tādās vietējās kafejnīcās tas ēdiens ir daudz garšīgāks nekā turista restorānos, Dubai marīnā un citās vietās, kur tev nekāda starpība nav. Vai tu ēd šeit, vai tu ēd tur, viens un tas pats tas ēdiens. Ja. Dažkārt mēs kaut kur, es izvēlos, teiksim, arābu restorānu,
tieši tāds, kur ir arābi ēdieni, ja? Tad mēs vienu dienu ēdam zivu restorānā, tad filipīniešu restorānā, tad ķīniešu restorānā. Katra diena ir savā vietā, savā restorānā. Un tas cilvēka ēdiens, tas maksā 15 eiro no cilvēka. Faktiski no 15 eiro tu esi pilnīgi paēdis un kaut kas tas pilnīgi pietiek. Drīz zināt, cik ir cena, piemēram, 7 vai 9 dienām? Viss atkarīgs no viesnīcas, ja jūs variet izvēlēties savu viesnīcu, ja, tad atkarīgi tā cena mainīsies, bet šobrīd ir tā. 7 dienām cena ir 1180 no cilvēka, tas ir lidojums turp atpakaļ, visas transporta izdevumi, ekskursijas, viesnīca ar brokastīm, arī pusdienas vai vakariņas, tad viena ēdiena reize vēl dienā, tā ir puspansija. Nauda, cik tev vajadzīga? Nauda vajadzīga tikai tik daudz tev līdzi, cik tu pats gribi pats sev tērēt. Faktiski tev vairāk nekad nav vajadzīga. Ja? Ar ekskursijām, ja tas ir 7 dienas, tur ir dažādas tās programmas. Ja? Tā pirmā programma 7 dienas, vienkārši avio un viesnīca. Ja? Tas nozīmē, tu atbrauc, atlido, es tev nodrošinu viesnīcu. Mēs pirmajā dienā, tāpēc viesnīcā var iečekoties no 3:00. Pirmajā dienā mēs uzreiz aizbraucam, uztaisām vienu nelielu ekskursiju, uzbraucam augšā Dubai Frame, lielajā rāmī, tur apmēram stundu, pusotra tā ekskursija. Izstaigājam, tas unikāls, tas Dubais rāmis, uzbrauc augšā, vienā pusē ir vecā Dubai, otrā pusē jaunā Dubai. Tad pēc tā mēs aizbraucam uz nākotnes muzeju. Mēs tur iekšā neejām, bet ārpusē vestibilā un ārpusē fotografējamies. Tad braucam uz Waterfront Market, kas ir lielākais zivju tirgus apvienotā Arābu Emirātos, kurš ir atvērts. Ne tikai arī augļu tirgus, gaļas un tā tālāk, bet mēs vairāk svedu cilvēkus uz zivju tirgu un pēc tam uz augļu tirgu. Viņš ir atvērts 24 stundas diennaktī, 7 vispār nepārtraukt, viņš ir atvērts visu laiku. Ir klienti tik ilgi? Jā, 80,000 cilvēku apmeklē šo zivju tirgu mēnesī. Jā. Tā nav baigi dārgi? Nē, ļoti lēti. Un tad tur mums viņu uztaisām tās pusdienas, kā tādu nelielu šovu. Mēs tur ejām iekšā, tas milzīgs, tas zivju tirgus ir unikāls, svaigās zivs, milzīgs, liels, smaržs, svaigs zivs. Nav nevienā zivju tirgu, neviens nekur nav tā nav bijis, ka iet iekšā jūt pēc zivīm smaržo, tur smaržo pēc svaiguma. Tad mēs izvēlāmies zivis, tad tur ir atsevišķa departaments vai nodaļa, kur tas zivs sagatavo no tīra, mēs atdodām no tīra, par to samaksājam pavisam nelielu naudu, teiksim, tur ir kaut kāds eiro pa kilogramu, pat iztīrīt zivi, satīrīt vai uztaisīt, kā vajag, jā. Viņi satīra, viņi saka, viņi mums palīdz izvēlēt, ko tu gribi taisīt, mēs gribam to grilā, tur to taisīt, šito taisīt, viņi tur viss satīra, katrs savā maisiņā, kā tu gribi, un tad mēs ejam uz restorānu. Tur mēs atdodam restorānā tās notīrītās zivis, un sakām, mēs gribam to. Viņi mums apmēram pusstundas laikā visu to sagatavo, un tad mēs ēdām pusdienas. Ja? Fantastiski garšīgs, un cilvēkiem tas ir ārkārtīgi interesanti un patīkami. Ja? Tā individuāli, ja tur aizbrauktu uz turieni, tad tev vajag savu transportu, vai ņemt taksometru, un tas tev viss sadārdzina to procesu. Ja? Mēs braucām uzreiz, tas viss ir cenā iekšā, tas viss ir tajā 1180, tas ir cenā, un pēc pusdienām mēs braucām uz viesnīcu, viss. Ja? Un tad visu to laiku, kamēr tu esi viesnīcā, tu vari pa brīvu braukt uz, kā es teicu, uz Saluna Beach, uz pludmali. Jūs variet paši braukt, kur jūs vēlaties vēl. Es jums iedodu vēl transporta karti, kur jūs variet braukt pa metro, tramvaju, autobusu, tā jebkā transporta izņemot taksometru, 50 dirham apmērā, jums ir transporta karte, un pludmali. Jā, kā es teicu, jūs varat braukt uz pludmali. Pludmali ir cenā iekšā. Jūs brauciet kaut kā 7 dienas uz to pludmali, brauciet katru dienu uz pludmali no rīta līdz vakaram. Un viena diena ir, arī tas ir cenā, viena diena ir tūkstneša safārija. Pie viesnīcas piebrauc džips, viņš jūs paņem,
Viņi jūs brauciet uz Tuksnesi, brauciet par kalniem, viņi saucās Dune Bashing. Tu pats vari braukt arī pēc stūres. Nē, pats nebrauc. Jā. Atsevišķi var braukt ar kvadrcikliem pa Tuksnesi, jā, bet tas ir atsevišķi pakalpojums. Ir vienvietīgais kvadrcikls maksā 25 eiro 30 minūtēm un divvietīgais 40 eiro. Pēc tā Tuksneši, tas ar džiptas braukšana pa tiem Tuksnešu kalniem, tas arī diezgan ekstrēmi. Ja? Tad tur iet tas smilts pa gaisu, viņi jau speciāli tie arābi brauc, un mēs izvēlamies. Es sākumā biju visās tās kompānijas, bet man ir tagad laba kompānija, labas mašīnas, ar ko braukt, ja? Un te ir vēl tas pluss, ja? Kāpēc ir izvēlēties varbūt Agris Travel, jo es esmu tur pusgadu nodzīvojis, es zinu, es esmu izbaudījis vienu kompāniju, otru pārbaudījis, trešo kompāniju pārbaudījis, ja, tur ir dažādas, viņi tev tur, tad, kad tu rezervē ekskursiju, viņi tev tur sola to un to un to un to, un faktiski tu pēc tam to pakalpojumu nesaņem, jo kas... Jā. Seniori arī var braukt? Jā, ar tiem Tuksnešiem nebūs bīstami? Ja viņiem nepatīk, bija viena sieviete, ka viņu noģīva, ja, no tā brauciena, ja, viņi izkāpa ārā, viņa pusstundu sēdēja, nevarēja attiekties, ja, bet, tu apmēram tad tas šofers paprasa un jā, cik ļoti viņi grib braukt, ja. Piemēram, bija tāds gadījums, tagad mēs tur braucām, arī tur, jā, visiem baigi forši patīk. Es pats nobijos, negaidīt, ja, tā bija. Vien braucam un tāds milzīgs, tas iet lejā tāds kalns, un viņš man tagad, tas šofers saka, vakar šita viena mašīna noripoja lejā. Jā, un es noticēju, un viņš uzreiz pagriež to mašīnu un brauc lejā uzreiz šito te. Es domāju, ka mēs arī, jā, ka tur būs tas, bet viņš speciāli to pateica, lai tur tā pateica, un lai mēs noticam, jā, tam visam un uzreiz pēc tam brauc. Tā diezgan ekstrēmi, jā, bet forši ir patīk. Ieejot manā Facebook lapā, tagad es vakar šodien ieliku, teiksim, video, kas notiek pa Tuksnesi, kā tas brauciens, kā viss tas notiek, var ieiet un paskatīties. Tad mēs braucām uz nometni, tur ir daudz dažādas nometnes, kur ir parastā nometne, ja, kur ir VIP zona. Ja. Tad ir nometnes, kur ir parastā un kur ir VIP zona vienā vietā, kur ir tikai parastā un dažās tās nometnes. Ir dažādi ēdieni, ja, un es esmu tur daudzās tajās nometnēs bijis, izgājis tam visam cauri. Un es esmu tagad patreiz izvēlējies vienu foršu nometni, kur ir VIP zona, kur ir visādi šovi. Kas tās nometnēs ir iekšā? Kas tur ir? Ko var redzēt tās nometnēs? Tur arī ir neliels viesnīcas, tur var panākt palikt Tuksnesī, jā, tur var atsevišķi, tas ir tāds atsevišķi pakalpojums. Bet tad tur ir milzīgs skatuve, un tur ir apkārt galdi, un... Zviedru galda tipa virtuve, ēdieni, jā. Tas arī iekļauts? Jā, viss iekļauts cenā, jā. Un tur var iet ļoti, ļoti plašs klāsts, gan veģetāriem, vegāniem, gan eiropiešiem, gan indusiem, un tā viss kaut kas tur ir ļoti labs. Un mēs pusdienas ēdam vakariņas, tad mēs skatāmies šovu paralēli, ir tā nūrīdējas, tad ir tradicionālās arābdējas, tad ir vēderdējas, ir ugunsšovi. Apmēram 1 stundu iet dažādi šovi, tad līdz 9 vakarā, un 9 vakarā ar džipu braucām atpakaļ un līdz viesnīcai un viss, jā. Pārējās dienas jūs variet darīt, ko gribiet. Un tad ir, ja jūs ņemiet 7 dienas ar ekskursijām, jā, tad iznāk kaut kādi 450 klāt vēl. 450 klāt. Bet arī tur ir iekšā jau šitos te viss, ko es stāstīju, tas viss ir iekšā, jā, tas viss, un plus vēl, tad mēs braucām 7 dienu tūri ar ekskursijām, tad mēs braucām vienu dienu brauciens uz Abu Dabi, tad ir viena diena ir brauciens uz Palmu Džumeiras salu, kur mēs uzbraucām augšā, paskatāmies no salas, kā tā izskatās, tad ir viena diena mēs pavadām Dubai molā, uzbraucām augšā lielajā turnī, Burj Khalifa turnī uzbraucam augšā, uz 125. stāvā ar pasaulē ātrāko liftu, 70 sekundēs uzbraucam uz 440 metru augstumā. Tur cilvēki ar neģības tādā augstumā? Nē, es esmu redzējis kādreiz, kad tur bija kaut kāda ātrās palīdzības bija redzēts, bet tā, jā.
Bet tur ir smuki, tur ir ritīgi forši. Jā. Vienīgais, ko mēs nevar garantēt, kāds būs skats, ir, kad ir tā smilšu dūma, ka tad tu tā baigi neredz daudz, vai vairāk vai mazāk tu vari redzēt. Es esmu bijis, kad ir pilnīgi skaidrs, un tad tur milzīgi tālu var redzēt, un es esmu bijis naktī, vakarā. Tas ir pavisam savādāk, ja. Un tad tad ir Vecpilsēta, Zelta tirgus, viena diena, Tuksnesjā, kā bija viena diena, Abudabī. Un tad mēs braucām vēl, tas ir lielais Miracle Garden, lielais puķu dārs. Tas atverās arī no 15. oktobra, ir atvērts, un tad ir pēc puķu dārza, mēs ēdām pusdienas, un braucām uz Global Village. Global Village, tur ir visādi milzīgā teritorija, 1,7 hektāra teritorija atrodas dažādi 27 valstu, dažādi paviljoni, visādas atrakcijas izrādes bērniem un tā tālāk. Tas notiek, apmēram, lai noteikti, cik tur tā liela, cik tas ir viss liels, ja. Autostāvvieta ir uz 18,500 mašīnām. Autostāvvieta ir 18,500 mašīnām. Tas nozīmē, ja tu tur, mēs tur jāatcerās, kurā vietā tev ir jāatnāk, un lai tu pēc tam tiktu atpakaļ. Tur arī viss pilns ir? Ir, kad ir pilns, ir sevišķi, tad, kad ir 2. decembrī ir neatkarības diena, un tad ir lielās svinības tur, ja. Mēs tur pagājušā gadā kāds 2 stundas, kamēr tikām iekšā vispār tās mašīnas tur ir, un tad vēl kaut kur LRAtā, kaut kur tālu projām bija jānoliek mašīnu, bet viņiem ir pakalpojums, viņiem tie mašīnītes, kas tev aizved, var iet ar kājām, var braukt ar tiem, izmantot un tā tālāk. Milzīgi daudz cilvēku, un šogad vispār būs, tā Global Village notiks visādi lieli pasākumi, jo šogad ir 30 gadu jubileja, kopš tas Global Village atverās. Viņš katru gadu oktobrī vērās vaļā, un tad iet tas līdz maijam. Un tur ir visādi šovi, bērnu atrakcijas, veseli bērniem visādi karuseļi un brīvie kritieni un vēl kaut kas. Faktiski vienā vakarā tur nevar, ja, un ir grupas, kam patīk, ir kam nepatīk, ir kas brauc pēc tam paši, vēl var aizbraukt. Ja, ja paši grib aizbraukt, es varu parādīt, kā var paši aizbraukt, vai es iedot transportu, vai var aizbraukt ar autobusu, bet, lai to aizbraukt ar autobusu, to var izdarīt, bet jums ir jāzina, kur un kā. Jā, tev tas autobus vēl jāatrod ir, un tad jāaizbrauc, un tad tur ir vairāk, tad jau kaut pareizi autobusu iekā piekšā un tā tālāk. Tas ir tas darbs, ko es daru Dubajā, jā, kā es saku. Un tad ir 9 dienu tūri. Es dodu 9 dienas Dubajā, tad ir vairāk laika, vairāk mēs varam izmantot arī pludmali, un tad tur Dubajas tajā 9 dienu tūrē vēl ir klāt. Mēs braucam uz pasaulē lielāko panorāmas ratu, Ain Dubai, kurš ir 2 reizes lielāks nekā Londona, un 250 metru augsts viņš ir. Jā. Jā. Viņu atklāja 2022. gadā, viņš mēnesi nostrādāja, un jāstaisīja ciet, slēdza. Un 2 gadus bija slēgts. Kāpēc? Es domāju, ka kaut kas notika tur ar to ratu, kaut kas tur bija vaina, jā, tam panorāmas ratam, bet nē, tas panorāmas rats atrodās uz mākslīgās salas Blue Water Island, un tā bija mākslīgā sala, un tur mākslīgā salā parādījās plaisa. Un līdz ar to viņi slēdz visas tās atrakcijas tajā salā un atvēra pagājušā gada 24. decembrī atsāk darboties tas panorāmas rats. 25. decembrī es jau izbraucu ar to, un cilvēkiem ļoti patīk. Tā kā es 9 dienu programmā to es esmu iekļāvis. Tad ir 9 dienu programmā, mums ir 90 minūšu brauciens ar ātrlaivu gar Džumeira, Palma Džumeirā un Dubai Marīna. Tad ir viens vakariņas mums ir uz kruīzes kuģīšu. Mēs braucam arī pa turien braucam un ēdam vakariņas, skatāmies visādus šovus. Sevišķi novembrī, decembrī, janvārī notiek dronu šovi. Ir fantastisks tāds, nekad dzīvē nebija redzējis. Tur 1000 droni piedalās un visādi dažādi zīmējumi.
Ar tiem, jā, braucam uz Abu Dabiju, braucam uz Palmu Džumeirā, visām salām. Tad mums ir vēl 9 dienu programmā ir Dubai Safari parks, kur ir Āzijas ciemats, Āfrikas ciemats, tad ir Wild Zoo. Tas nozīmē, ka tur autobus 40 minūtes mēs braucām pa teritoriju, kur tev apkārt tie dzīvnieki brīvā dabā staigā. Jā, tā forša. Vienīgi nav bīstam? Kā? Tīģers neskan pakaļ? Jā, tīģeri, laus, viss tev apkārt staigā. Viņi, jā, tā kā tur viņi visi dzīvo, tā kā viss ir 40 minūtes un apstājās, un ļoti labs gids tur ir iekšā, un tas viss ir cenā iekšā. Jā, to viss šīs programmas, 7 un 9 dienu programmas, jūs variet ieiet manā mājaslapā www.agristravel.com, un tur var apskatīties, izlasīt visu, un arī pa dažādiem objektiem ir nedaudz apraksts. Ja tev būtu iespēja izvēlēties tikai vienu objektu, kur aizbraukt Dubajā, kurš objekts būtu? Nu, viennozīmīgi tas ir Burj Khalifa, tas ir lielākais tornis pasaulē, un tas būtu, es brīnos, ir kādreiz, man patās nesen viena grupiņa pieteicās, viņi jau paši bija nopirkuši biļeti, viņi vienkārši tajā turistu čatos ir dažādi turistu čati, ja, un viņi meklēja kādu gidu, kurš Dubajā varētu viņus kaut ko pastāstīt un parādīt. Viņi saka, un viņi piezvana man, viņi saka, viennozīmīgi viss norādīja uz tevi, ja, kad, ja pa Dubai iet runa, ja vajadzīgs kaut kāds speciālists, tad uz Agris Travel. Jā, un es tā, viņi saka, jā, mēs tikai uz to Dubai molu, jā, bet augšā mēs negribam braukt, jā, nu viņiem tādā ekonomiskā režīmā, viņi brauc budžeta režīmā, bet, nu, tas ir tā vieta, nu, kur tev ir jāaizbrauc, bet, nu, principā ir tāds, tas nav vienīgais, bet ir arī tas grandiozais ziedudārs. Uz Global Village var vēl nebraukt, bet tas grandiozais ziedudārs Burj Khalifa. Tādiem jauniešiem ziedudārs varētu būt interesants? Jauniešiem arī bija interesanti, jo tas tā unikā vieta, tur arī jauniešiem bija, teiksim, tur tāds smuki, tādas sirsnīgas, tur fotografēties, un tas ir interesanti, jā, tur ļoti daudz jauniešu apmeklē. Nu, pēc tam mēs braucām uz Global Village, kur ir tiešām, kur var atrast katrs, gan jaunieši, gan vidēja vecuma, gan seniori var atrast, ko darīt tur, un tad mēs vajam kopā vai izklīstam tur tajā Global Village'ā. Nu, un vienu dienu mēs braucam uz Abu Dabi. Abu Dabi, lielā mošeja. Tā ir 7. lielākā mošeja pasaulē, lielākā Ārābu Emirātos, milzīgi. Šeit tur, nu, cik apmēram ir lieli, jā. Vienlaicīgi tur var lūgties 45,000. 45,000 cilvēku vienlaicīgi var lūgties. Tur ir pasaulē lielākais paklājs, vairs nepateikšu. Tad ir lustras, 7 tonnas lustra. Paklājs, tas arī bija pasaulē lielākais paklājs ar roku austais. Ja? Irāņi, cik tur tās irāņu sievietes ir auduši, to var arī manā mājaslapā var izlasīt. Lielāks nekā Grīziņkalns paklājs. Bet tur bija, agrāk tur laid iekšā, varēja staigāt, bet bez apaviem, ja? Bet tagad tur ir uzlikt celiņu riņķī, tur tā nelaiž visu laiku staigāt. Nu, protams, nu tas ir wow, tas baltais marmors, tur pilnīgi atžilbina un tas viss uzbūvē tā viss, ja. Mums šeit mēs tur, nu, kāpēc, vēl tas ir, kāpēc ērti braukt ar mani kopā. Mēs braucam, jums nevajag nekādas čekošanās iekšā, tur jāiziet zinām procedūra, lai jūs tiktu iekšā tajā mošajā, ja. Tā kā mums ir 10-12 cilvēku grupas, man ir apģērbs jau priekšam sievietēm, jābūt tur ir garām kleitām, tā, lai būtu nosakts potīts, lai būtu galvas seg, lai būtu un tā viss. Man ir jau nopirkts tās kleitas, kuras viņi tur pārdod tieši pie ieejas pārdod, tā kā mēs katrs var uzvilkt to kleitu un iet iekšā un nav nekādas problēmas. Kas notiktu, ja nebūtu tā kleita? Vai būtu kaut kāds sevi izvēlēt? Tad viņi piesienās klāt, tur tas spīd cauri, tur bišķiņ kaut kas caurspīdīgs vai pa īsa rokas vai pa garu, un vienmēr visādas problēmas, ja? Un uzreiz pašā sākumā es redzētu, ka tās problēmas pastāv, es uzreiz nopirku 12 dažādas kleitas, dažādas izmērs, un viss mēs uzreiz vajam iekšā. Plus vēl tas, kad braucot uz mošeju, es viņus visus iečekoju jau iekšā, ja? Man ir aplikācija, man ir saite, ja?
mēs jau visi iečekojam iekšā, jums nevajag ieejot tur iekšā, jums nevajag iet tur meklēt, kurā vietā internetu un tā tālāk, tur viss tur rakstīt, un tad tev nesanāk, un tā tālāk. Pusotru stundu laikā, kamēr mēs braucām uz Abu Dabi, es jau to visu izdarījis, mēs iebraucām mošajā, mēs uzreiz ejam iekšā, ja? Kā ar Dubajas likumiem ir diezgan daudz likumu, piemēram, es esmu dzirdējis, ka pārīši nevar bučoties zils. Ne. Jā, tas ir viens kāda vēl nevar likuma. Maigoties, jā. Nedrīkst lamāties. Jā, vajag ielu nevajadzētu šķērsot neatļautās vietās, par to ir sods uzreiz dirham, 200 dirham par to var dabūt. Cik tas ir eiro? 200 dirham tas būs apmēram 50 eiro. Mašīnas, ja neparko, tad ir uzreiz momenti, ja tu nepareizi kaut kur noparko mašīnu, momentā tev ir sots, tu dabū, ja? Jo tur policists nav, tur ir daudz kameras, tur policists nemaz neredz, tur ir kameras. Nu, kā piemēram, teiksim, braucot uz Abu Dabi, ja tu brauc pa josli, kur ir ātrums līdz 140 km/h, ja tu brauc lēnāk pa 120, tad tev ir sots. Uzreiz kameras nofiksē? Jā, kameras tev nofiksē, jā. Ja tu neievēro drošu distanci, tad tu vienkārši atnāks tev sots, ja, ka tu neesi ievērojis distanci, jo kameras visu laiku nofiksē, jā. Tur 20 km starpība, ka tu var šito te var mainīt to ātrumu no 120 līdz 140, ja tu gribi braukt lēnāk, tad ej citā joslā un tālāk, ja. Piemēram, kāpēc ir 10-12 cilvēku grupas? Jo mēs varam braukt ar tādu autobusiņu, mēs varam braukt jau no rīta un jau atrast, Dubai, jau tajā Abu Dabi būtu jau 9:10 no rīta. Lielie autobusi, kas ir 12, vairāk kā 12 cilvēki, var sākt izbraukt, var sākt braukt, kustēties tikai neatrāk par 9 no rīta. Tā kā viņi, ja tad, kad mēs esam jau izgājuši no mošejas jau ejam ārā, tad tikai piebrauc lielie autobusi, ja? Un tā sākās lielās rindas un daudz cilvēku, ja? Tā kā visās tādas nianses. Ir kāds bijis grupā, kurš dabūjis kaut kādu sodu par kaut kādu likuma pārkāpšanu? Nē, visi bijis jau to izsmēji. Nē, tāpēc, ka viņi kopā ar mani visu laiku. Ar rokās sadoties tā pāri? Nē, iet. Tā vēl viņi, iet cilvēki ļoti daudz, indusi iet rokās sadevušies, jā. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir geji. Nē, viņi vienkārši ir draudzīgi. Jā, viņi vienkārši ir draudzīgi. Tas viņiem paradums, jā, ka viņi pados rokās, tur, apliek rokā pleciem viens otram, jā, bet, nedrīkst skupstīties, maigoties. No alkohols nedrīkst būt piedzēries uz ielas. Jā, ja tev būs, tad tas ir, ko nozīmē sodu saņemt Arābu Emirātos? Ārkārtīgi ir jāuzmanās no tā. Tu vari saņemt sodu, samaksāt to sodu, it kā viss ok. Izbrauc no valsts, viņi tev var uzlikt banu. Un nekad dzīvē tu vairāk iekšā neiebrauks. Tas nekas, ka tu esi samaksājis visu sodu. Var uzlikt, var neuzlikt. Tas ir visādi, tu nekad nevar zināt. Ja, ja tev ir tāds lielāks pārkāpums, tad 100% tu netiks. Ja? Pati drošākā valsts pasaulē. Mums ir bijuši vairāk gadījumi, kur vienkārši tā nemēdz būt. Pagājušā 2027. gada martā mēs bijām neliela grupiņa, tā bija pirmā grupiņa Dubajā, un sēdījām metro, gaidījām metro, un piebrauc vilciens, un kāpam iekšā, un viens džeks attiecās, ka viņam nav telefons. Viņš vienkārši atstāja uz beņķīšu, uz soliņu. Mēs nākamajā stacijā izkāpām ārā, pārgājām pāri, atbraucām ar otru metru, atbraucām apakaļ uz staciju, un tur patās, kur tas telefons bija atstājis, tur arī viņš palika. Šeit tas nebūtu sen, jau uzreiz būtu projām, jau pagājis. Tad bija šogad, janvārī bija grupa, un arī mēs tur sēdējām, runājāmies, tas ir vecpilsētā bija. Un viņu sieva, mēs tur sēžam runājamies, un viņa sieva iet veikalā, viņa saka, es arī iešu veikalā ar viņas, ja? Un aiziet. Es piecēlos, es eju, viņi tur turisti paši skatās, iet un pērk, un visu kaut ko es tur tā gaidu viņas. Un tagad pēc brīža viņš saka, Johaitī, viņš saka, nav telefons. Viss, viņš saka, un es nezinu, kur es viņu atstāju. Tagad, es saku, labi, kur tu mēs bijām? Tālāk. Tagad ieejam tajā veikalā, viņš saka, šita veikalā, es ienācu ar telefonu, un laikam es viņu atstāju šeit.
Jo sieva kaut ko pirkās, un es tur mērīju vai kaut ko darīju, un tā tālāk. Mēs tam pārdevējam prasam. Es prasu, viņš te telefons. Ne? Viņš saka, nekā nav. Viņš tā pasaka, viņš redz, ka mēs tam tā īpaši nenoticējām tam, vai ne? Viņš saka, tu paskatāmies. Viņš paņem telefonu, attaisa kameru. Viņš saka, reku, pasies, tu nāc veikalā iekšā bez telefona. Tad viss te veikalā nekā nav. Ejam apakšam, un tad palika uz soliņu. Uz soliņu jau tur sēž citi cilvēki, un nav nekā. Tur patās ir apkopējs, kurš tur slauka iela, pieeja pie viņa, prasu, vai nebija šeit telefons. Jā, viņš saka, bija telefons ar visu to, kā viņš tur filmēja, ja tur stiks, ja. Viņš saka, es viņu atdevu uz turienu, viņš saka, ejiet tur un tur, viņš saka, tur security, tur augšā, tur aizēju paņem. Tas gan ir tik forši. Un trešais gadījums ir tāds, ko es tikko YouTube'ā noskatījos, kur sievietes stāsta, kad viņu veikalā iepērkās, saliek ratos, tur saliek visu ratos, pēc tam piebrauc pie mašīnas, izkrāmē mašīnas, no mašīna iekrāmē visu iekšā un aizbrauc prom. Un aizbrauc līdz mājām, un viņi saprot, ka viņa maku pazaudējusi, ka tas maks ir palicis ratos. Viņi saka, es uzreiz ņemu telefonu, vēl mēģinu kaut kur, vēl nepaspēju neko pazvanīt, ka man jau no tā mola zvana, security, jā, jūs maks palicis ar naudu, ar kartēm, visi palicis uzreiz. Jā. Tas arī tik forši. Neviens nemēģina neko nozagt, neviens nemēģina neko izdarīt, jo visur ir kameras, visur tev nofiksē. Mhm. Un Arābu Emirāti ir unikāla valsts. Tur ir no visas pasaules brauc uz Arābu Emirātiem strādāt. Brauc no dažādām valstīm, no Indijas, no Āfrikas, no Pakistānas, no visām citām valstīm, kur notiek visādi krimināli un kas tik tur nenotiek tās valstīs. Viņi atbrauc uz Arābu Emirātiem un izmainās pa 180 grādiem. Pa 180 grādiem. Pilnīgi viņi paliek citi cilvēki. Ne viņi zog, ne viņi kaujās, ne viņi dzer, ne viņi ko dara viņi vairāk. Ja? Tur jau alkohola pieejamība bija diezgan sarežģīta, ne? Jā un ne. Sarežģīti ir, ka tev ir jāreģistrējās. Ja? Lai turists dabūtu alkoholu, tur ir atsevišķa aplikācija. Viņi noskanē tev pasa datus, un tad ir aplikācija, tev jānolādē, jāievada savu dati, ja? Un tev iedod to atļauju, licenzija, ka tu vari pirkt alkoholu, un tev ir limits uz mēnesi, cik tu vari iztērēt. Ja? Tas limits ir 5000 dirham, apmēram tas ir 1000, bišķi vairāk kā 1000 eiro, ko tu vari iztērēt alkoholā. Ja? Tad ir, ja tu esi rezidents, rezidenta apliecība tev ir, tā kā man ir rezidenta apliecība, tas nozīmē, ka man ir atļauja tur strādāt, man ir medicīniskā apdrošināšana, jā, tad es ar rezidenta apliecību varu brīvi nopirkt alkoholu. Alkohola veikali nav, alkohols nav visur, ir speciāli alkohola veikali, viņi tādos stūros stāv, ja? Visi logi tumši, no ielas nevar redzēt, ka tur ir alkohols, un arī, kad tu tur nopērc alkoholu, tad tev viņš ieliek 2 tādos melnos maisiņos iekšā, tā uz ielas tu nedrīkst alkoholu nekur parādīt, un tu nedrīkst arī būt dzērs uz ielas, ja tev uz ielas būs dzērs, tad arī tad ir. Cietumā nonāk? Visādi var būt, jā, ko tu tur ir, kā tu uzvedies. Kāda vispār Dubajā ir cilvēki? Interesanti, jā. Kā es teicu, no visas pasaules, dažādas nacionalitātes, un Arābu Emirātu premjers, un viņš arī viceprezidents, viņš teica, ka Dubajā jebkura sieviete, jebkurā diennakts laikā var iet, pa jebkuru ielu, pa jebkuru pagalmu, iet vien pat cauri, un viņai nekas nenotiks. Ja? Viņš tā raksturo to drošību. Ja? Un tā arī tie cilvēki dažādi. Tad, kad es pirmo reizi biju Dubajā, man bija bailes arī tā. Visādi es esmu bijis Āfrikā un tur, bet nekad nevar zināt, kas tur būs. Bet tu tiešām droši var iet. Ir arābi, jā, dažādi arābi, tie ir sinuīti un šīti, ja? Tur ir viņi dažādi, viņi ir arābi ir sunīti un šīti ir irāņi, ja? Tad tur ir dažādi. Viņiem, kā es uzzināju to Ramadāns.
Tas ir nozīmē Ramadāns, viņiem ir veselu mēnesi bija Ramadāns. Bija no 1. marta līdz 31. martam. Ko tas nozīmē? Gaļu nevarēs vai vispār nevarēs? Gaļu nevarēs vai vispār nevarēs? Nē, vispār ne. Vispār ne. Vispār tu vari ēst, bet tu nedrīkst ēst pa dienu. Pēdējā ēdienreize ir apmēram kaut kādos 5:30 no rīta. Un nākamā ēdienreize ir apmēram 6:30 vakarā. Tur ir precīzi tas pa minūtēm viss tas. Tu nedrīkst ne ēst, ne dzert. Un tā dzeršana ir vissarežģītākais visā tajā procesā. Jo tur ir karsts. Protams, ka tev gribās dzert. Un es šogad izgāju pilnībā to Ramadānu, es izgāju cauri tam Ramadānam tā kā arābi vietējie to dara, ja? Jo, ja es tur dzīvoju, man tieši arī gribējās izbaudīt to, kā ir tā sajūta, ja? Saka Ramadāns, ja? Jo Ramadānā mainās arī darba specifika mazlietiņa. Cilvēks strādā līdz 1:00, 2:00, un tad viņi nestrādā vairāk. Piemēram, bankas arī strādā līdz 2:00, un tad bankas verās vaļā 8:00 un strādā līdz pusnaktī. Un es agrāk nesapratu, kāpēc. Izrādās, ka jā, tiešām tu kaut kur 1:00, 2:00, tev tā enerģija jau zūd. Un tad viņi liekās pagulēt vai atpūšās, teiksim, jā, lai tu sagaidītu to vakaru, un kad tu var sākt ēst. Un tad ir. Un kāds bija sajūtas pēc tam, kāda bija ieguvuma? Tā sajūta tāda īpatnēja sevišķi, tad, kad es tā nevarēju. Arābi uzreiz, viņi jau sēž teiksim, jā, viņi jau sagatavo galdu. Piemēram, tās pirmais sāk ēst, viņiem ir 2 dateles, viņi apēd 2 dateles, tad viņi dzer kaut kādu sulu un pēc tam jau ēd uzreiz, jā. Es nevarēju tā izdarīt. Es domāju, viņi ēd daudz. Kā, ja tu neesi 12 stundas vairāk, neesi 14 stundas, neesi ēdis, kā nevar tu daudz neko apēst. Jā, bet viņi ēd. Bet viņi ceļās augšā kaut ko 4:30, paēd brokastis, ja līdz 5:30 jau jābūt cauri, viss cauri. Neko tu nedrīkst likt mutē, ne dzert, ne košļāt, neko. Jā, nedrīkst arī košļājumu gumiju Ramadāna laikā, neviens uz ielas, jā, lai neredzētu, ka tu kaut ko ēdi, jā. Dubajā vispār ir ļoti, ļoti lojāli pret visu to strādā restorānu. Tev apkalpo, viņi paši neēd, apkalpo, ja. Abu Dabī, teiksim, mēs iebraucam restorānā, viņi tev nedod, viņi tev dod līdz, bet neļauj ēst restorānā. Saudarābijā vispār visi ciet, nekas nav, tā kā kurā vietā. Bet Dubai ļoti lojāli pret turistiem. Un tiešām tas tā ir, ka tev ir 2:00, 3:00, tev tas nogurums ir pamatīgs, jā, tev gribās dzert un tāda enerģijas zudums ir, jā. Mēs svaru var zaudēt. Jā, zaudēt svaru, bet tas viņiem atkal, viņi saka arī, jā, ja tu dzer zāles, tad Allaks saka, ka tu vari neievērot šo diētu. Bet, un tad, kad tie arābi uzzināja, ka es arī ievēroju to Ramadānu, jā, kādi viņi bija draugi, visi uzreiz. Viņi tur dod pa lēto, tur uz ielas, apmēram stundu pirms tam, kad tu vari sākt ēst, tad uz ielas tur pavisam lēti pārdod pārtiku, ja, tādu, ko iesākt ēst un tā tālāk. Viņi zināja, ka tie, kas blakus tie restorāni, kur es tur dzīvoju, un viņi zināja, ka es ievēru arī to. Viņi tur uz ielas ierauga mani, viņi tur man dod maisiņa dāvanām, ko es tur ēstu, tur kaut kāds banāns un vēl kaut kā tur garšīgas lietas, ja, kad atsākt ēst. Un tu esi pavisam, tu esi milzīgs draugs viņiem. Kurā periodā vislabāk ir braukt uz Dubaju? Vasarā, cik saprotu, nav ieteicams. Vasarā var braukt, ir 2 reizes lētāk viss. Bet visur tu nevarēsi tikt uz Global Village, nevarēsi tikt uz Zieddārs, jo tie ir ciet. Viskarstākais laiks ir augusts. Šogad bija karstākā diena, bija 51,9 grādi. Es pats personīgi esmu bijis 54 grādos Kuveitā 2007. gadā. Šausmas. Un... Jā, līdz jūnijam vēl ir forši.
jā, tur ir karsts, bet nav mitrs, un tad sākās mitrums, un tad ir smagi, jā, tad ir ļoti grūti, jā. Bet visur ir kondicionieri, autobus pieturs, ir kondicionieri autobus pieturās, ja tu ej pa ielu, un tev gribās atpūsties, ieej autobus pieturā, tur ir kondicionieris, tur reiz var atpūsties, un viss. Tā kā, jā. Cik es saprotu, pirmā grupa brauc oktobrī. Bet oktobrī, jā, mēs sākām no oktobra, no 16. oktobra, tāpēc, kad no 16. oktobra, 15. oktobra verās vaļā Zieddārs, Global Village, viss sākās, turistu sezona sākās no 15. oktobra. Un tad agrāk bija līdz aprīlim, tagad mazliet tas laiks ir pamainījies, es šogad laidīšu līdz maijām, jo maijā mierīgi visu aprīlu mēnesi varēja vēl grupas braukt, un tā kā šogad būs līdz maijām. Kā vispār ar viesnīcām? Esmu dzirdējis, ka daudzas viesnīcas, pasties bildes, aizbrauc, un tur vispār izstās daudz savādāk. Kādas tavas viesnīcas? Tur ir 5 zvaigžņu, 3 zvaigžņu, kādas ir, kur brauc cilvēki? Jā, var izvēlēties. Ir 3 zvaigžņu, kurās es esmu pats dzīvojis un ko es iesaku. Jā. Tad ir hotela apartamenti, kuras ir viesnīca bez brokastīm. Un tās viesnīcas bez brokastīm es konkrēti iesaku ģimenēm ar bērniem. Jo tās brokastis ir tādas, kādas viņas ir. Tās ir austrumu stilā, un bērniem pa lielām tur nav ko ēst. Ja? Un brokastis maksā 12 eiro, un tu aiziet aiz brokastīs, un pa lielām tu apēd olu apēd, un kaut kādu no pakām kaut kādu suli iedzer. Ja? Un es iesaku ģimenēm, tie, kuri ņem hotela apartamenti, tur ir neliela virtuvīte, bet tu izej uz ielas, un tu to sulu, smūtiju var nopirkt par 3 eiro, kur tev pilnīgi pietiek. Un te jaunieši, viņš var paņemt hamburgeru par 4-5 eiro, un viņš ir paēdis, un viss ir apmierināti. Un tu vari šodien aiziet tur uz vienu kafejnīcu, rīt uz otru kafejnīcu, trešo kafejnīcu. Bet cilvēki pieraduši braukt, ka viņiem vajag viesnīca ar brokastīm. Es saku, nevajag tā viesnīca, bet man vajag viesnīca ar brokastīm, es tur jau atpūsties, es neko negribu darīt, neko par ko negribu domāt. Es saku, labi, ok. Jā, tad ir, bet es izvēlos, praktiski piedāvāju nemazāk kā 4 zvaigznes, jā. Albarša, tas atkarīgs jau no rajona, kurā vietā tā viesnīca atrodas, kurā rajonā Deirā, Dubai Bura vai Albaršā, Dubai Marīnā vai vienalga, kur. Ja. Dubai Marīnā ir visdārgākās viesnīcas, ja. Tāds kompromiss variants un labs rajons ir Albarša. Un tur es izvēlos arī šīs 4 zvaigžņu viesnīcas. Un nākamais ir komponents, ko vajadzētu skatīties, lai tuvi ir metro. Dubajā ir divas metro līnijas, sarkanā un zaļā. Sarkanā metro līnija ir no lidostas, no vienas lidostas līdz otrai lidostai, cauri visai Dubajai kaut kādi 115 kilometri. Jā, kaut kādi 96 kilometri. Un, lai aizbraukt no viena gala līdz otram galam, ar metro ir kaut kāda stunda 15 minūtes. Ja. Metro iet ik pēc 4 minūtēm. Domāt pa viesnīcām, ja? Lūk, un tad mēs izvēlamies tur, lai arī izejot uz ielas, cilvēkam būtu, kur aiziet, viņš var paēst, kaut ko nopīt, aiziet uz veikalu, ja? Ja mēs ņemam viesnīcu Dubai Marīnā, tad ir jāsaprot, ka pa visu to, ko tu Albaršā maksā, Dubai Marīnā, tu maksās 2 reizes vairāk, ja? Un izies ārā, tur jau pavisam cita atmosfēra, ja? Tā kā es izvēlos 4 zvaigžņu, ja? Skatos, daudz piedāvā 3 zvaigžņu viesnīcas, un jā, bildes ir smuks, tas labi izskatās, un cilvēks skatās tās bildes un rezervē, jā. Es arī paskatos, es zinu, kāda viņi ir tās viesnīcas, kādas viņas ir dzīvē, kā izskatās, ja, ka nemaz tā tik ļoti. Tad cilvēks pats var izvēlēties, kādā viesnīcā viņš būs, vai 3 zvaigžņu vai 4 zvaigžņu? Gluži ne. Es viesnīcu rezervēju, un es to iesaku. Vienīgais var pamainīties bišķītiņi, ja viņš grib solīdākā viesnīcā, kas ir, jā, viņš saka, mēs gribam šeit, ir bijuši tādi gadījumi, jā, vai arī, viņš saka, baseinu, es gribu baseinu vairāk, vai es gribu vairāk pludmali, jā. Jo, ja mēs katrs dzīvosim savā viesnīcā, man būs grūti viņus visus savākt, jā. Cena atšķirās no viesnīcas kvalitātes?
Jā, ir viesnīcas, kur ir it kā jau arī tāpatās tā 4 zvaigžņu viesnīcas. Jā, viss smuki, viss tas ir kārtībā. Un tad, kad tu sāc dzīvot, tu saproti, ka tā ventilācija nav tāda laba, balkons nav. Un tas ir, kad tu no pludmales atbrauc un kad tev tā lielam nav, kur drēbes izžāvēt. Jā, nu tās problēmas, tā ir tā problēma visās viesnīcās. Ja tev nav balkons, nu tad tā ir grūtības, ja tur izžāvēt, jo ir kondicionieris. Tad ir daudzi, ir kādreiz, kad ir kondicionieris par stipru. Cilvēki tā pieraduši pie gaisa kondicioniera, dabu iesnas. Tad ir, ka mēs slēdzam ārā vispār, jo ir augsti. Nu, nav pieraduši, tas ir tomēr jāpierod pie tā visa. Jā. Kādas vispār ir biežākās kļūdas, kad turisti brauc uz Dubaju? Ko viņi parasti pieļauj un dara nepareizi? Viņi domā, ka viņi aizbrauc uz Dubaju un tūlītās visu paši aizbrauks un paši izdarīs. Paši to visu, jā. Ir, jā, jaunieši, ir advancēti jaunieši, kuri, jā, tur visu atrod, un es esmu arī tā saskāries, jā, ka viņi to un to tur visu atrod, visu to pareizo. Pirmais, izvēlēties pareizi, piemēram, visi brauc uz desert safari, tūkstnešu safari, izvēlēties pareizo kompāniju. Tur ir miljonus kompānijas, kur tev piedāvā to pakalpojumu, un tu jau aizbrauks, un tad tu tur... Tajā nometnē tiks kaut kādā vienkāršā nometnē iekšā, un vai nesaņems to pakalpojumu, tā kā pienākās, ja. Es arī sākumā man bija tur it kā, jā, forša kompānija, tur visu, viņi it kā tu darīja, bet viņi bija starpnieki, ja, un līdz ar to tur, un viņi mēģināja tur sarunāt tos arābus, kas tur brauc pa tušu, jo viņi paši nevar braukt, tad tur attiecīgi tur jākāp no viena džipa un otru džipa, ja. Ne, tagad man ir viena arābu kompānija, vietējā kompānija, kuri ar džipu, viņiem patiešām mēs ar džipu braucam, kā mēs no viesnīcas izbraucām, tā mēs ar viņu braucam visur, ja. To kompāniju vada viens tāds interesants arābs, viņam ir 4 sievas, maksimālais, tas ir maksimālais, cik sievas var būt, 4 sievas var būt. Un kā 7 agrāk? Nē, Arābu Emirātos ir 4 sievas. Pirmā sieva, bet tev jānodrošina, jā, lai tev viņiem būtu māja, mašīna, tas, ko viņai tur vajadzīgs, jā. Jā. Ja tu gribi ņemt otru sievu, tad tev vajag no pirmās sievas atļauju. Ja tu gribi ņemt trešo sievu, tad no pirmām 2 sievām tev vajag atļauju. Ja tu ņem 4, tad bet tev viņas visi jānodrošina. Ja tu šķiries, nekāda īpašuma netiek dalīta. Bet tev minimums, kas katrai sievai ir jābūt, katrai sievai 17 kg zelts. Jā, katrai sievai, jā. Tad ir bērni paliek, ja šķirās, bērni paliek pie tēva dzīvot, jā. Tad ir noteikums, viņam jābūt, protams, nodrošinātiem, tur savām mājām, savam dzīvoklim, vai kā tur ir pēc tā līguma, jā. Viņam jāved savas sievas, visi savu bērni, radinieki, vecāki, reiz nedēļā jābrauc uz restorānu. Es esmu redzējis, kā piebrauc uz Michelina restorānu, atbrauc šeiks, viņš vienā mašīnā brauc, otrā mašīnā brauc viss sievas brauc, trešā mašīnā brauc visi bērni, un tā tālāk, tā viņi atbrauc uz restorānu. Nu, tas ir tā, jā. Kas ir vēl kaut kādas kļūdas, ko parasti pieļauj, jā, tad sapratu. Jā, ko kļūdas, jā. Tās nav kļūdas, bet vienkārši nezinu. Viņš atbrauc, viņš tā domā. Ok. Tagad atbraucam uz turieni, atbraucam atpakaļ, un tu samaksā ļoti, ļoti liels tēriņš iznāk uz transportu. Ja tu brauc 2, 3, ja tu brauc, piemēram, brauciens uz Abu Dabi, ja tu brauc 2, 3 vai 4, tu paņem taksis, samaksās 200-300 eiro. Samaksās par braucienu, ja? Ja tu brauks kopā ar grupu, un kopā, kā es organizēju, ja? Tev tas brauciens izmaksās 15-20 eiro no cilvēka. Ir starpība, ja? Tāpat tās ekskursijas, ja? Ja tu brauc bez ekskursiju paketes, un pats kaut ko plāno, jā, tu vari ieplānot, bet tu pusi redzēs tikai no tā, ko tu varētu redzēt, atpūšoties mierīgi redzēt, Emirātos redzēt. Daudz cilvēku man viņi izmanto citu tūru kompānijas izmanto, viņi atbrauc uz Abu Dabi,
Un viss, un viņi tālāk, ko lai dara, un tad viņi meklē rokā mani, jā, vai es nevaru norganizēt viņiem kaut kādas ekskursijas. Ir daudz grupas bijuši, kuras es viņiem vienkārši, viņi atlido tāpat paši, un es viņiem to pārējo visu organizēju, jā. Tad sanāk, cik es dzirdēju, kad oktobrī jau ir pilna grupa, tad pieteikties īsti vairs, viss oktobra sākumā, jā? 9 dienu grupas ir oktobrī, un novembrī 9 dienu grupas ir viss pilnas. Tāpat tās ir pilnas uz jauno gadu. Ir 9 dienu grupas pilnas, bet līdz ar to, kad tik daudz pieteicās, 9 dienu grupas piepildījās tik ātri, jā. Tad es dabūju papildus bloku rezervācijas papildus un izveidoju 7 dienu grupas, kas ir mazliet lētāk ar ekskursijām un bez ekskursijām, jā, jo visi varbūt tās negrib to ekskursiju, jo 9 dienu grupa tomēr maksā 2120 no cilvēku, jā, bet tur ir daudz vairāk tās ekskursijas, vairāk dienas, ilgāk tur arī viesnīcā, 9 dienas, tu tīri 9 dienas esi Dubajā, jā. Nu, īpatnēji tas viss novembrī ir 2 reizes vairāk nekā vajadzētu būt cilvēki pieteikušies. Pagājušā gadā novembris bija pilnīgi tukšs gandrīz, un decembris bija pilns. Tagad decembris sākums ir tukšs, bet novembris ir pārpildīts. Ja, tā kā to nevar saprast, kā cilvēki, kad izvēlās. Jauno gadu varēs nosvinēt arī Dubajā? Jā, jauno gadu plānoju svinēt Dubajā tieši centrā pie Burj Khalifa. Pagājušā gadā es jauno gadu sagaidīju Zabīla parkā pie Dubai Frame. Arī bija kolosāls salūts no Dubai Frame. Bet ar grupu, jā? Jā. Bet šogad sadarbojoties ar vietējo turkompāniju, mums ir vietas tieši pie Dubai Burj Khalifa. Jaunais gads. Tas būs tā. 9 mēs izbraucam autobusu. Plāns ir 9 autobusu paņem mūs no viesnīcas, aizved uz turieni, katram būs kaut kāda ēdiena paciņa, tad mums ir vieta, kur sēdēt, un vienos braucam atpakaļ. Nu, tur tas milzīgais salūts, ja, tur pilnībā pagājušā gadā cilvēki ieņēma vietas jau 31. datumā no rīta jau brauc uz turieni un ieņēma vietas, jo reāli tur nav, jo 3:00, 4:00 visi transporti, visi tās ielas tiek bloķēts, faktiski nekur to savu transportu, nekur tu nevar aizbraukt. Takšiem kosmos cenas, jā, visiem privātajiem un oficiālajiem taksometriem ir kosmos cenas, jā. Mums tas viss ir cenāja iekšā, mums ar autobusu un tā tālāk. Un metro, jā, svarīgi ir metro. Metro strādā Dubajā no 31. decembra no rīta līdz 1. janvārim līdz vakaram. Visu nakti, viss tā darbojas. Tas ir ļoti pārpildīts gan jau. Jā, metro ir pārpildīts, bet tur ir metro vagoni ir bez vadītājiem, viņi iet, un ik pa 4 minūtēm. Ja ir stacijā automātiski tur nosaka, ja tur ir daudz cilvēku, tad viņi sāk iet pēc 3 minūtēm, pēc 2 minūtēm, un ir katra minūte iet. Sastāvs, daudz? Jā. Metro ir, tūlītās pateikšu, dienā pārvadā 560 tūkstoši cilvēks. Metro. Tas ir 2 metro līnijas, viena ir lielā, tas ir sarkanā līnija, un otra ir zaļā līnija. Ja. Metro līnija atklāja, tad es tieši biju Dubajā 2009. gada 9. septembrī, 9 vakarā, 9:09 minūtēs. Atklāja pirmo metro staciju, otro metro līniju zaļo, kas iet pa Deira, atklāja 2011. gadā, 9. septembrī, 9 vakarā, 9 minūtēs, un tagad būvē trešo metro līniju, un viņu gatavojās atklāt 2029. gada 9. septembrī, 9 vakarā, 9 minūtēs atklās trešo līniju. Ja? Faktiski tā Dubai tiek veidot par 20 minūšu pilsētu, ka tu 20 minūtēs varēs nokļūt jebkur. Satiksmi tur mašīnas? Satiksmi tur ir nenormāli vakarā, tad ja tu nebrauc, ja tu metro, ja tu brauc ar mašīnu, tad tu esi... tad tu vairāk stāv nekā brauc. Tu labāk metro pārvietoties. Tāpēc es arī izvēlos viesnīcas, lai mēs kaut kādās 5 minūšu attālumā esam no viesnīca, kājām varam aiziet, lai cilvēki paši var aiziet un paši var braukt.
Tad vēl tagad atklāja Dubajā vēl būs šie pagaisa metro, vai droni vai kaut kādi. Kas lido, jā. Cilvēks pārvadīs pa gaisu? Jā. Jau Abu Dabi jau darbojās. Viņiem arī piegādas iet, pat mašīnas piegādā, tev droni piegādā mašīnas. Ja tu nopērci mašīnu, viņi tev dronis tev atnes, noliek sētā, tev atpad mašīnu. Kāda, es domāju ar par to, bet kā to satiksmi gaisā var regulēt? Man liekas, viegli. Es nezinu, bet tagad jau ir šitās te, jā. Tas ir interesanti. Un ir Abu Dabi ir bez vadītājiem, taksometri pa ielu brauc, jā, taksometris bez vadītāja, visu. Un tur jau no tie ieslaudzīs mašīnas arī redzēt, ne pārsvarā. Jā. Kaut gan es biju domājis, ka tur būs tikai ekskluzīvās mašīnas. Nemaz tik daudz viņas nemaz tā nav. Un tad cilvēki, kas atbrauc, visi grib redzēt tās ekskluzīvās mašīnas, tad jābrauc uz salonu, jā, jo nemaz tik daudz pat tā ielā un tā viņš nebraukā. Jā. Un jaunā gada grupa jau pilna? Jaunā gada grupā vēl es dabūju papildus vietas un vēl ir 16 vietas. Jaunā gada grupā vēl ir 16 vietas. Tur sanāk tikai uz vienu dienu jauno gadu, vai tur ir? Jaunā gada grupā jaunais gads būs 10 dienas Dubajā. 24. vakarā ir izlidošana, un 4. janvārī atpakaļ. Tas ir 25, 26, 10 dienas tīri, 10 dienas Dubajā, jā. Un tad mēs arī braucam pa ekskursijām? Ekskursijas, jā, visas ekskursijas, viss tāpatās kā 9 dienu programma, visas ekskursijas. Jā, protams, jaunā gada ir dārgāk. Man liekas, ja nemaldos, bija 2560 vai kaut kur tam līdzīgs, jā, tur konkrēti jāskatās, tad variet man piezvanīt, un tad mēs konkrēti pastīsimies. Jo tās cena ir atkarīgi tā, tas nenozīmē, ka jūs redzēt, teiksim, jā, manā Facebook lapā jūs redzēt cenu. Tā cena ir, teiksim, 2120 no cilvēka, jā, jā, tas ir 2, nozīmē automātiski pareizinot, jā, 2. Ja mēs braucam ar bērniem, tad ir kosmiska cena, jā, bet jūs variet droši man piezvanīt un sarunās. Ja jūs esiet 2, dzīvojat viesnīcas numurā, ok, viena cena. Ja jūs 3, dzīvojat vienā numurā, tā ir cita cena. Ja jūs esiet kopā ar bērniem, tā arī būs cita cena. Tā nav viennozīmīgi, ka tur pareizinās un ka tā cena būs tāda. Ja? Mēs konkrēti varam izrunāt. Jūs gribiet vēl izvēlēties ar brokastīm. Ok, bez brokastīm. Variet hotela apartamenti, kur tev ir neliela virtuvīte, kas man ļoti pašam patīk, ja, ka tev brokastu var apēst uz ielas, vakarā to var, tā kā mums ir viena ēšana, vēl ir pēcpusdiena vai vakarā, tā bija ēšanas reize, tā kā, ja vēl gribās, tad tu mājās varu virtuvīte, tev maza virtuvīte ir, tu tur var sagatavot. Es negribu neko gatavot. Nekas jau nav jāgatavo. Izvāri kaut ko kafiju, izvāri olas vai kaut ko tam līdzīgi uzvāri, vai to gribu. Bet tā liekas, ka tu esi mājās, ka tu aizbrauks uz turieni, ka tu negribi neko darīt. Ja? Bet, kad tu tur esi uz vietas, ja tu attaisi kā vakarā kādu vīnputeli vaļā, ja? Ka tev kaut ko gribās, kaut ko garšīgi vai... Jā, un tad tā virtuve ir daudziem patīk beigās. Jā, es saku, paldies, Agri, ka tu man pierunāji uz to. Ja? Ko jaunā gada grupas atšķirās no parastajām? Es saprotu, jā, ar to salūtu, bet varbūt vēl kaut kas tur savādāks, tās ielas gan jau savādāks. Viss tas pats paliek, bet tikai tāpēc, ka tā viesnīca ir daudz dārgāk, lidmašīnas biļets ir dārgāks, jā. Un kaut gan vienalga, man ir bloka rezervācija jau gadu iepriekš, bet vienalga, tās cenas viņi jau ir uzcēluši augšā pamatīgi, ja? Viss tas pats, un plus vēl tā jaunā gada sagaidīšana, salūts. Un notiek dažādi salūti jau decembrī no praktiski kaut kāda 25. novembra līdz kādam 6. janvārim ir salūti dronu šovi, ja? Jūs variet... Notiek dronu šovu tur un notiek salūti katru vakaru kaut kur, ja, jūs mierīgi bez maksas ar metro jūs variet aizbraukt un to paskatīties, ja. Tad, kad mēs decembrī, kad mēs braucam ar kruīzu kuģīti, ēdam vakariņas, braucam Dubai Marīnā un Palma Džumērā, tur braucam, tad arī 8 vakarā, 10 vakarā notiek dronu šovs, un 10 vakarā tā no kuģīša ir fantastiski, jā, tas ir, jā. Tā kā vakarā tur notiek tur arī shoppings un visi jaunā gada un Ziemassvētku pasākumi visur notiek, jā. Decembris ir baigi foršais mēnesis.
visādā ziņā. Un tas nemaksā jums neko. Jums vienkārši, es saku, jums ir metro biļete, jums par to nav jāmaksā, jums tur ir uzlikts jau depozīts, jūs paši variet vakarā braukt, uz kurienu jūs gribiet, variet pa dienu braukt un vienalga, kur jūs variet braukt. Es jums parādīšu, kādā veidā, kā izmantot to metro, un jūs izmantosiet. Tas ir ārkārtīgi vienkārši. Jā, izklausās forši. Kā ir uz ielām ar kārtību, papīri nekā nav, viss mažo, ja tur nav tāda nekārtības. Kā Latvijā redzēja kaut kādas nomesis miskas, vēl kaut ko. Ir visādi. Ir visādi, man likās, Dubajā tā kā vispār nav. Jā, tā miska, jā, visur ir, bet, Deira ir, kur ir tāds tirdzniecības rajons, tur ir zelta tirgus, un tas tāds strādnieku rajons, kur vairāk arī tur dzīvo, tur bišķiņ tā kārtība ir bišķiņ savādāk, jā, drusku kaut kas tur mētājas zemē, un nav tik ļoti tīrs, jā, bet tā, principā pa lielam visā citā Dubajā, jā, tev tur, ieej tur toaletē, tev tur 2-3 ir apkalpotāji, kas tev tur skatās, un tikko tu ieej kabīnē, tev izej ārā, aiz tev stūjitās paņem un ieiet, viņi visi satiek. Tev tur 2-3 cilvēki, katrā toaletē visi atrodas. Uz ielas visur staigā. Tev Dubai molā un tādās vietās tev visur staigā, tev tie apkopēji staigā visu laiku, bezmaz vai tev līdz staigā, ja? Tur neviens papīrīts nemētāsies, tev tur nebūs tu toaletē, nekas nebūs, nekādas smaržas, nekas tur nebūs, tur viss tur ļoti, jā. Jā, ir rajoni, kur ir Deirā savādāk, teiksim, ir, teiksim, ja tu tādā vairāk arābu rajonā aizies kaut kādā tirdzniecības centrā, tad jārēķinās vēl ar to, ka toaletē var nebūt papīrs, jo arāba papīrs neizmanto. Kā? Jā, viņiem ir dušiņa maziņā, jā, viņi tikai apmazgājās, jā. Katru reizi, jā. Kreiso roku, teiksim, kreisā rokī, tas ir, ko tu izmanto tur higienas lietām, jā. Labā roka ir sveicinies un ēdiens, jā. Kreiso roku ēdienu nevajadzētu ņemt, it sevišķi, ja tu esi kaut kādā arābu kompānijā, kreisā roka ēdienu nevajadzētu ņemt tikai labā roka. Tā kā ir, jā, teiksim, ir labāk, ka tev ir salvets līdzi, jā, ja tev gadījumā vajag, jo ir ir dažādas vietas, ir dažas vietas, kur mazāk turisti, ja tu tur kādā aizēj, tad tur ir. Cik ilgi vispār lidošanas Dubai tā ir? Tur ar vienu lidmašīnu aizlikt, ja? Vai pārsēšanas? Air Baltica, tagad Air Baltica, 6 stundas 50 minūtes Dubai. Var lidot ar Turkish, bet tur ir pārsēšanās Stambulā. Var lidot ar, es lidoju arī ar Finnair, bet ar Helsinkos tad pārsēšanās, bet tiešā lidmašīna ir Baltica. Un man liekas, ka arī tagad būs Fly Dubai no Rīgas tiešā lidmašīna, ja. Pagājušajā gadā arī viņi plānoja, jau šogad arī plānoja, pagājušajā gadā bija plānoja, cilvēki jau rezervēja biļetes, un tad viņi kaut kādu pārmēnešu pirms sākt lidot, viņi nokancelēja visu. Šogad atkal viņi plāno, kā tas būs dzīvē, varbūt pateikt. Kurā lidmašīnām tu ieteikt lidot, kas ir izdevīgāk? Man jau labāk patīk lidot ar Finnair vai Turkish, tās ir lielākas lidmašīnas un ērtāk, un tur dod ēst, bet cilvēki baidās, viņi grib iekāpt un izkāpt. Un tā lidošana ir pa nakti. Tā naktas lidošana, tā ikā ir, jā, bet vakarā lidmašīna 23:20 izlido no Rīgas un 8:00 tu esi Dubajā. Jā, cilvēkiem patīk pārsvarā, lielākai daļai 80% patīk. Es iesēžos lidmašīnā un no rīta esmu vietā, jā, tāda pārsēšanās īpaši nepatīk, ja tu neesi nekad, ja tu dzīvē maz lido, vai tikai lidojas es uz Turciju, Ēģipti un vēl kaut kur citur, kur ir čarter lidojumi, jā, tad tev ir, tu pie tā esi pierādis un tu nemaz savādāk neko negribi. Kāda norēķina apmaksa var maksāt arī kaut kādā veidā uz nomaksu, vai parasti ir uzreiz viss? Praktiski tā, kad es sāku rezervācijas,
teiksim, uz nākamo sezonu. Es sāku gada sākumā, jau sāku rezervācijas uz nākamo sezonu. Tie, kas ir pieteikušies, vairāk kā kaut kur ap 70 cilvēki pieteicās jau gada sākumā, pavisam neliels kaut kāds sanāk. Tad cena ir lētāk, reizē vai laicīgāk? Jā, kaut kā tu sanāk, tad tu maksā, tā summa jau ir tāpatās faktiski, jā, bet tu katru mēnesi iemaksā 100-150 eiro, tu samaksā tu un 10 mēnešos tu savāc, tu esi visu apmaksājis 9 dienu ceļojumu, 1800 vai 2000, cik viņš tur maksāja. Tu jau esi apmaksājis galīgi neko nepārmaksājot, jo nekas nav jāpārmaksā, un tas ir ārkārtīgi viegli, ja. Tagad, ja tu gribi ceļot tagad, tad iznāk jau tev ir lielāks summas, jo tā summa tev jāsamaksā uzreiz 2 vai 3 maksājumos, var maksāt uzreiz, var daļēji tā maksāt, sadalīt maksājumus. To mēs individuāli vienojamies ar klientu, kā viņš var maksāt, jo man ir rezervācijas ir kad cik ir minimums un cik maksimums, un to mēs individuāli vienojamies slēdzot līgumu. Es skatījos mājaslapā, kad arī 30 dienu piedāvājums tāds. Jā, pirms tam 30 dienā vēl ir, ko mēs palaidām garām, kā norēķina Dubajā. Jā. Ar kartēm vai skaidrā nauda. Tas ir svarīgi. Dubajā jūs visur variet maksāt ar karti. Pat nopirkt tēju pa vienu dirhamu maksāt karti. Praktiski skaidrā nauda var tev galīgi nebūt. Ja? Tirdziņos tajos parastās? Jā, praktiski visur. Ļoti, ļoti retās vietās, kur tev nav iespēja samaksāt ar karti. Tad faktiski var teikt, ka drīz tādas vietas nav. Visur var maksāt karti. Bet ja grib skaidrā maksāt? Var maksāt skaidrā, nav nekādas problēmas. Skaidro naudu es ieteiktu ja grib skaidro naudu, noņemt no kartes, tad ir labāks kurs. Jo, ja jums būs līdz skaidrā nauda dolāri vai eiro, tad jums ir jāatrod vēl ir maiņas punkts, jo tie kursi arī ir dažādi. Ja? Labākie kursi maiņas punktos ir lielajos shopping mallos, labākie kursi, un sliktākie dažādās vietās, uz ielas kaut kur, tas ir, tev tad ir jāzina, ja? Bet bankomā, noņemot nav, bet arī jāzina, ne no jebkura bankomātā tu vari noņemt naudu. Vienā būs tāds kurs, otrā tāds kurs, ja? Tā kā tas ir jāzina, bet nekādas problēmas naudu noņemt un samaksāt, absolūti nekādas problēmas. Un pa 30 dienu piedāvājumu? 30 dienu piedāvājums, tas man bija tāds sapņu projekts, dream project, bet, neviens uz to nav pieteicies, jā, bet man jau liekas, cilvēkiem jau liekas 9 dienas, jo tas ir šausmīgi daudz. 7 dienas, jā, tas ir vēl ok, 9 dienas šausmīgi, 9 dienas tas vispār nekas nav, jā. Un piedāvāt 30, un tad, kad es biju Dubajā nodzīvoju mēnesi, 2 mēnešus, saprotu, cik tas ir forši. Kāds tur ir relaks, tev pa ko nav jāuztraucās. Tā ir tāda vieta, kur tev vispār nav, tu vispār laiks, un nav laiks. Tu pat nezini, cik ir īsti pulkstens. Vienkārši man laiks, es aizēju pie friziera, man ieliek Facebookā, ka es esmu pie friziera, un viņš saka, ko tu pusvienos naktī dari pie friziera? Ja frizieris viņš strādā līdz 2-3 naktī, tur vēl notiek tā dzīve, tur nav. Veikali viss ir vaļā, viss notiek, vai 11-12 naktī, tas ir normāli, tas viss tev tur viss. Tur nemaz tā nav tā laika izjūta. 30 dienas, jā, es saku, joprojām ir tās plāns, jā. Mēs izīrējām apartamentus, 30, tas ir 30 dienām, 5 guļamistabas, 10 cilvēki, tur ir 4 divvietīgās apartamentu un 1 vienvietīgais. Jums būs filipīniešu pavārs, kurš jums gatavos brokastis, gatavos vakariņas, pusdienas, jums pašiem būs transporta karti, jūs varēsiet braukāt pa Dubaju, kur jūs vēlaties, ja? Gribiet kaut kādas ekskursijas, ok, papildus jūs variet paņemt ekskursijas, un tad es parādīšu, tur nevajag braukt uz dažādām vietām, piemēram, kā uz Global Village ar speciālu transportu, bet es parādīšu, kādā veidā mēs varētu aizbraukt uz turieni ar autobusu, kā jūs uz pludmali, katru dienu jūs varēsiet uz pludmali braukt ar autobusu, un tas viss iznāk, tas ir ritīgs tāds
budžetnieks senioriem, ja, ka tur... Izklausās labi, man liekas, forša ideja tādiem cilvēkiem, kas ir pārziemot parasti ziemu kaut kur ārpusē. Ritīgi forši, bet daudz, kas bija tā Dubajā, viņi teica, es attālināt strādāju, kā piemēram grāmatveži, es ņemšu datoru līdzi, es strādāšu no Dubajas, jā. Mierīgi. Internets ir normāls, ka var strādāt? Jā, ļoti labs, internets ir ļoti labs. Tur vispār nekāda nav problēmas nekādas. Jā, pa tām 30 dienām, tad man, ja lai es viņu palaisu, man vajadzīga tomēr vismaz 9 cilvēku grupa, un tad viņiem jābūt, tā grupām ir 5-9 dienu grupas, tas ir 5 mēneši, jo, ja es tos apartamentus, es viņu izīrēju, tad es izīrēju viņus uz kādiem 5-6 mēnešiem, tad arī dabūjam to labu cenu, jā. Pagaidām, tas tā buksē, varbūt tās nākamgad tas sanāks, jā, bet pagaidām. Bet cilvēki tur kaut kādi 10,000? Cik maksā? Jā. Kaut kā 2,800 vienam cilvēkam mēnesi. Mēnesi 2,800? Jā. Un tu esi vēl paēdis? Jā, tāpēc tā. Zem 3,000. Tas godinās. Foršs līdēl pārzīvot. Jā, jo tā dzīvošana, es saku tā dzīvošana, tur jau ir, ja tu dzīvo viesnīcā, brokastīm, viesnīca tas ir cits, jā. Par 2,800 iekļauts, kas tātad tur ir apartamenti? Ēšana, pavāru. Jā, un tev ir transporta karte, ka tu vari visur braukāties, kur tu gribi, visu veselu mēnesi tu vari braukt un visur, kur tu gribi. Ekskursijas papildusot, ir ekskursijas, es gribu braukt uz turien, es negribu braukt uz turien, bet es tev parādīšu, kā tu uz daudzām vietām, tu var aizbraukt pa brīvu, vienkārši aizbraukt uz turien, metro aizbraukt vai ar autobusu aizbraukt un izstaigāties. Dubai Marīnā izstaigāt pa brīvu, aizbraukt uz Global Village, pa mazām naudiņām, aizbraukt uz privāto pludmālu, uz Manzar Beach un arī baudīt katru dienu, tur vienkārši atpūsties, jā. Jā, gribās ekskursija, gribās kaut kādu pasākumu, lūdzu, es esmu uz vietas, mēs vienmēr varam to noorganizēt, jebkuru ekskursiju, jebkuru pasākumu, jebkur kaut kādu vai izrādi, teiksim, es biju apmeklējis, biju uz vienu koncertu Coca-Cola arēnā, ja, kur mums tur basketbolisti spēlē, tajā Dāvs Bērtāns, ja, tur spēlē Coca-Cola arēnā, ja, es tur biju arī atbraukt uz Expo, aizbraukt pa brīvu, izstaigāt Expo 2020, kur viņi tagad viņi uztājas, tur tā es milzīgi ciematu, aizbraukt uz Festival City, aizbraukt uz Vecpilsētu, Zelta tirgus, vienkārši tāpatās kaut kur bija. Uz sarkanajā metro līnijā ir 11 shopping centri. Tātad jūs variet katru dienu aizbraukt uz savu shopping centru vienkārši ar metro. Un kā tur ar cenām? Tur, piemēram, pārtika ir dārgāk kā Latvijā un vispār apģērbs un tādas lietas? Lēti. Lētāk? Jā, skatoties arī, tas ir ārkārtīgi daudz outlet veikali, ir arī ir apģērbi, sevišķi lēti izpārdošanas, tad, kad notiek jaunais gads, Ziemassvētki, Ramadāna atlaides, un jā, tur, piemēram, ļoti labi, tu vari nopirkt dārgi, var nopirkt lēti, visu, ja tu pastaigā pa veikaliem, tur un to, ir ļoti dārgi moli, ir lēti moli, ir pavisam lēti, ja, kur ir Day by Day, kas ir populārākais veikals Dubajā, bet es tur neko nevaru nopirkt, un tas ir vairāk indusiem, ja, ka tur ir Pakistāna indus, tur tie visi viņi tur iebrauc, iet iepirkties, ja, bet es jūs aizvedīšu uz labu veikalu, kur var, uzreiz ir grūti atrast arī to, ko labi nopirkt, ja, bet ļoti labi outlet veikali, kur tu ļoti labs mans brendus labs var nopirkt. Piemēram, Nike bots tādam vidējiem vīrietim. Nike, es nenopirku, es Nike nopirku. Es nenopirku. Kas ir vēl par kādu firmu? Nike, Adidas, Reebok, kas vēl Puma. Pumas es nopirku, Pumas botes es nopirku, 2 botus nopirku par 70 eiro. 2. Tā bija izpārdošana, tur bija vienā veikalā, sporta veikalā. Tā bija viena no retām reizēm, kur stāvēja rindas, kur bija milzīgas rindas, jā, kur tur bija cilvēki, tā bija jāpastāv rindā, jā, bet principā. Un par pārtiku
Piemēram, nezinu, paņemsim augļus kaut kādu banāni, un Latvijā salīdzinoši tur ir lētāk vai dārgāk? Ir lētāk un kvalitāte pavisam citi, jā. Neteiksim, kad ir ļoti, ļoti lēti, jā, tas viss, bet ļoti lētāk, bet... Man tad jau pat sanāk tajā 30 dienu braucienā pat diezgan izdevīgi. Bet tev nekas nav jāuztraucās tā 30 dienu. Pēdienu ne, tik apģērbs. Nekas nav jāuztraucās. Tev ēdienas, tev ir brokas, tev būs pusdienas, vakariņas, tev viss ēdienas būs tur, jā. Jā, jo... Attiecīgi mēs tur gatavosim, mēs tur dzīvojam, teiksim tā, tu ieej iekšā, viens durvis, un tur ir virtuve, tur ir un 5 guļamistabas. Viena vienvietīgā un 4 divvietīgās. Ir ar dušu iekšā, ir divas, ir daži guļamistabas, kur ir uz diviem ir kopējā duša tolete, jā. Es arī tā dzīvoju, nekāda problēma nav. Es arī tādā dzīvoju, tādos apartamentos es dzīvoju. Filipīnieši, tur to visu dzīvo. Kāda vaina? Absolūti, tāpēc es arī to piedāvāju, kad baigi forši. Un tu izēji uz ielas, tu vienkārši izbaudi to Dubai. Kā viņi ir? 7, 9, 15 dienās tu absolūti, tu tikai izskries pa tiem objektiem, tu jau neredz to Dubai, tu neredz to Dubais dzīvi, ja? Mēnesi, kad tu padzīvos, jā, un tad tu izbaudi to Dubai, tu jūti to relaks, tu jūti to visu, kā Dubai dzīvo, kā viņi elpo, kas tur viss notiek, jā. Cilvēki tādi pozitīvi, jā? Jā, pozitīvi un laipni, un viss tāda, jā. Un es saku, tev riņķī, ja tu aizbraukt uz Indiju, tu tik brīvi, un jebkuru citu valstu, tu tik brīvi nestaigāt, kā tu staigā Dubajā, kā Emirātos staigā, kaut gan tev ir tie paši cilvēki. Un tāds viens no pēdējiem jautājumiem, kāpēc vispār ceļot ir vērts, kāds maina kaut kādā veidā cilvēku? Tu ieteiktu visiem ceļot? Ko vēl? Ceļošana, tas ir, tu pēc tam, kad tu jau esi vecs, tev jau tik paliks atmiņas, ka tu esi ceļojis, esmu bijis tur un tur un tur. Nu, Kur var būt vēl labāks atmiņas par to visu, ja? Es šodien man viss saka, Agri, tu esi visur bijis, jā, nu es esmu izbraukājis, tas bija mans sapnis, kāpēc es aizgāju vispār uz jūras skolu mācīties, kāpēc es aizgāju jūrā. Man bija sapnis apceļot pasauli. Un tagad es esmu bijis, bet pasaka, kur tu neesi bijis. Es esmu bijis Jaunzēlandē, Austrālijā, gadu nodzīvojis Dienvidamerikā, Argentīnā, Urugvajā esmu bijis. Amerikā es nodzīvoju veselu mēnesi, teiksim, 95. gadā bija tur, kā taisīt biznesu ar amerikāņiem, bija tāda grupa. Mēs jau paņēmām busiņu, mēs 6 cilvēki paņēmām, mēs aizbraucām no Providence, aizbraucām uz Buffalo, uz Niagāras ūdenskritumu un Āfrikā dažādās vietās, Cape Townā, Galda kalnā uzbrauc augšā, Lomē, Sierra Leonā, tur dažādās valsts, kur tagad tu nevar būt, jā, bet agrāk tur varēja. Tagad tas ir visi bīstam, jā. Ķīnā, Singapūra, Cik valstīs tāds? Es uzskaitīju, cik valstīs es bijis. Es pa lielam, ne. Es tā domāju, ka man jāuzskait. Man būtu diezgan viegli uzskaitīt. Es no 92. gada es krāju krūzītes. No vietām, kur es esmu bijis. Man apmēram ir 400 dažādas krūzes no dažādām vietām. 400? Jā, kaut kur pār pa 400. Tur, kur es esmu bijis, bet es nepērku tā uz dullo, bet kaut ko interesanti tā, ka tu vienkārši, kaut kāds tā krūzīte ir interesanti. Man nu pat tās bija bija ostas dienas zvejnieku ciemā, jā, un tad viņi atbrauc, paņēma no manas kaut kādas krūzītes, vienkārši viņi izstādēt tur. Izliku parādīt, ja, kur ceļojot, braucot jūrā, kur jūrnieks, kur ir viņas tā. Kas ir tāda otrā valsts aiz Dubais, ko tu likt, ka obligāti tev tur ir jābūt? Man jau patīk Spānija, kā es teicu, Spānija, jā. Es esmu 2022. gadā, es nogāju to Camino, jā. Es nogāju ar mugursomu. Nogāju no Porto līdz Santiago de Compostela. Ar 300 kilometrus nogāju 17 dienās ar mugursomu.
Un kā bija? Apmēram, forši baigi labs. Un, apmēram dienā vidēji 20 iznāk tā, bet ir dienas, kur bija 14, un lielākais bija 31, pārpa 30. Ir jauni cilvēki, kas iet katru dienu 30, 40, ja? Bet es gāju tādu lēdām. Un tad 32 kilometri bija viena diena, tā bija tā smagāk, bet, baigi interesanti vispār, kad iesāka, ja iesiet kādreiz kāds gājis kaut kurā mugursomu, nevienu dienu, bet vairākas dienas, ja? Tu paņem līdzi, to vajag līdzi, šito vajag līdzi, ok, piekrāmē to mugursomu, tev sākumā kaut kādi 10-12 kilogramu. Pēc pirmās dienas 30% tu izmet ārā jau, pēc nākamām 2 dienām vēl tu izmet ārā, un pēc tam tu lamājies, nafīgi es šito te ņēmu, kāpēc es to paņēmu līdzi, bez tā viss varēja iztikt, ja? Ja šodien pēc tam es te pa Latvijā es nogāju, 3 dienās te gāju mugursomu, teltī, visu to tālāk, es nogāju kaut kādu 70 kilometrus tāpatās. Bet tagad, ja es nopirku man telts, piemēram, 2-guļamā telts, kurš sver 900 gramus stāv, ja? Tad ir titāna trauka, krāsniņa, to paņem, tos ekipējums, tev tur visu tu saliec, kas tev ir vajadzīgs, tev ir kaut kādi 7 kilogramu mierīgi, tu vari šaut. Tev tur nevajag tur tos kreklus 100 līdzi, to tu pats var izmazgāt, izžāvēt, tas ir viss tie, kas ir... Bet baigi interesanti, to vajag sākt staigāt ar mugursomu, baigi interesanti. Atrast laiku, bet Santiago ceļš, tas ir baigi labais, to vajag iziet. Garais ceļš ir 860 kilometri, ir Camino Frances un Camino Norte. Man ir tā doma iet, jā, bet tur vajag atrast laiku, apmēram 1,5 mēnesi. Var jau iet pa posmiem, bet, ja tu gribi visi noiet apmēram tā, nepārpoloties, tur vajag kādu 1,5 mēnesi. Bet nebūtu man tagad tā Dubai, tad jā. Bet Dubai arī ir diezgan nostaigāties. Ja mēs tā dienā apmēram, ar to jāreikinās, ka 10-15 tūkstoši soļu tu nostaigās Dubajā. Tur nevajag braukt augstpapēšu kurpēs un staigāt, tur vajag vilkt normāls apaus, normāls kedas kājās, lai tu var staigāt, un ir dienas, kad iznāk pa 20,000 soļu, ja, tad... Nedomā, kādreiz kā Agrastrāvēl firma piedāvās arī ceļot kaut kur citur, ne tikai uz Dubai? Es tagad piedāvāju arī ceļošanu uz Turciju, Ēģipti, Bulgāriju, All-inclusive, jā, te piedāvājumi. Jā, dažādi. Ir brokastīm, all-inclusive, jā, kādā veidā. Bet to es piedāvāju sadarbojoties ar dēlu. Man dēlam ir firma ceļo ar aģentu, un tad, kamēr es esmu mājās, es vienkārši viņam piesteidzos pie viņa palīdzu. Saviem ceļotājiem, kas grib braukt. Jā, man bija Albānijā, bija Grieķijā, bija Ēģiptē, tagad brauks uz tikko tūlītās cilvēks brauc atkal uz Grieķiju vairāk. Jā, tā kā ieiet manā Facebook lapā, jūs jau redzēsiet, ko es piedāvāju, un mēs varam atrast arī uz citām zemēm labs piedāvājums. Bet es domāju, ka sezona, oktobrs un maijs paliks Dubaja. Man patīk siltumā, un tā Dubaja tomēr, es zinu Dubaju, es zinu tā specifiku, un ar katru gadu tu zini kaut ko vairāk, kādā veidā to cilvēkiem kaut ko parādīt, kaut ko vairāk. Ja, piemēram, 28. gadā atvērsies milzīga lielākā mošeja pasaulē, kas būs, par tās 28. gadā tiks atvērta. 30. gadā tiks atklāta pasaulē lielākā lidosta, kur būs 5 skrejceļi un būs 420 vārti lidmašīnām. Tas vienlaicīgi būs 420 vārti lidmašīnām. Tas ir, viņi plāno, ka būs 160 miljoni gadā būs izbrauks cauri. Jo kā tā Dubai sāk attīstīties, ja? Kā vispār Emirāti, Arābu Emirāti. Arābu Emirāti sastāv no 7 emirātiem, viņi apvienojās 71. gadā. Apvienojās 2. decembrī. Un
Lielākais Emirāts ir Abu Dabi Emirāts, 85% aizņem tieši teritorijas, tad ir Dubaja un tad ir pārējie Emirāti. Prezidents ir no Abu Dabi Emirāta, viņu neievēl, viņš vienkārši mantojās. Iet nākamais, ja. Viceprezidents ir no Dubajas, viņš ir viceprezidents un ir premjers, ja. Un šodienas premjeras, tikko viņam jau 76 gadi, viņa lietas pārņem, jau dēls viņa lietas pārņem, un viņš nāca pie varas 2006. gadā, un faktiski viņš arī visus tos Arābu Emirātus, tas ir viņa vīzija, viss, kas ir tagad šodien Arābu Emirātos, tā ir viņa vīzija, viņš to visu ir uzbūvējis, un viņš tos visu sataisīs, ja. Tagad to visu pārņem viņa dēls, un viņa mazdēls tikko pagājušā gadā pabeidza Anglijā militāro skolu, pabeidza ar izcilību, tur kaut kādu lielo dāvanu, kaut kādu dabūja, tā kā viņiem visi, viņš investē ļoti daudz veselībā, investē visu no naudu, ko viņi iegūst no naftas, investē veselībā, izglītībā, infrastruktūrā un turismā, ja. Un faktiski jau redzēt, cik tie turismu objekti šodien ir Abu Dabi, Dubajā, apvienos Arābu Emirātos, viņi jau cik viņi naudu neatpelna. Padomājiet paši, piemēram, Dubai Malls, otrais lielākais iepirkšanās centrs pasaulē. Praktiski viņš būs tūlītās lielākais, jo tur šogad investēs atkal 450 miljonus investēs, lai viņi uztaisītu pa lielāko. Pagājušā gadā Dubai Mallu apmeklēja 111 miljoni. 111 miljoni apmeklēja Dubai Mallu. Iedomājieties, tad veikali, cik tur tie, lai tu izstaigātu Dubai Mallu, tev vajag nedēļu, apmēram, lai tu viņu izstaigātu. Kārtīgi tu vismaz, pat tikai neiejot visos veikalos, bet tā, lai tu daudz maz kaut cik paskatītos, ja. Ja, no metro stacijas līdz Burj Khalifa, kas atrodas Dubai Mallā, ir 1,2 kilometri, apmēram 20 minūtes mēs ejam, kamēr pa tuneli, kondicionieris ejam pa tuneli cauri Dubai Mallam līdz Burj Khalifa no metro stacijas. Tad viņi būvēs apkārt pašam centram, būvēs apkārt 6 kilometru ceļu. Pastaigāties, kur būs kondicionieris, kur cilvēks arī vasarā varēs staigāt augstumā viņš varēs staigāt, tā kā kaut kādā zināmā augstumā atradīsies, tur varēs staigāt, ja. Un tad viņiem plānā ir būvēt kaut kādā 36. gadā, viņi būvēs pilsētu 93 kilometri, pilsēta būs zem jumta. To esmu dzirdējis, to garos, kurš redzējis tā projektu kaut kur. Jā, un Arābu Emirātos, apvienot Arābu Emirātos šodien būvēja kazino. Tā pirmais kazino vispār Arābu valstīs, pirmais kazino, ja. Ras Al Khaimah, nabadzīgākais štats, un lai viņu paceltu, tur tagad tiek būvēts kazino, kuru atvērs 2027. gadā, un apkārt ap kazino viesnīcas, visas pasaules slavenākās viesnīcas un apartamenti tagad būvē viesnīcas un pārējie visi. Un viņi tur pilnīgi tāds būvlaukums, ja? Un viņiem visiem jānobeidz, tas viss ir 2027. gadā, tad, kad vairs kazino, tad ir jābūt arī visam tām viesnīcām. Tā kā Las Vegas mazā tur būs. Jā, tur būs, jā, tā būs, jā. Viņi tā diezgan atrodās no Dubajas, tur ir ko braukt stundu, bet riktīgi tur būs riktīgi, jā. Un pēdējais, ko tu ieteikti, nekā tu motivētu skatītāju tomēr pieteikties to grupu, braukt uz Dubaju un apskatīt viņu varbūt pēdējos vārdus, ko tu varētu pateikt skatītājiem? Tas ir faktiski, tas ir jāredz. Dubai ir jāaizbrauc, es nesaku, ka tur jābrauc katru gadu, ka brauc Turcija, Eģipte, bet uz Dubai vajag aizbraukt un apstīties. Tiešām, jā, tā ir mega pilsēta un drošākā pilsēta un kā tas viss, tas ir. Vienkārši tev tas ir jāredz pašam. Jā, tev tas jāzina, tas ir kā ir 1000 vietas, kur man jābūt, jā, pirms es aizēju no šīs pasaules, jā. Tā Dubai vajadzētu būt tai vienai vietai, kur vajadzētu tomēr aizbraukt un apstīties, jā, kā cilvēki dzīvo, ko viņi ieguldījuši, kā tur ir uzbūvēts, tur Dubai vislielākais, visgarākais, visaugstākais, viss.
Un es skatījos vienā intervijā YouTube, Maktoms viceprezidentam, premjeram prasīja, kāpēc jums ir viss tas, vislielākais, visplašākais, visgarākais un tā tālāk? Kāpēc? Viņš saka, kāpēc ne? Viņš saka, mēs dzīvojam vienreiz, lai paliek, lai mūsu bērni to visu redz, lai paliek arī nākamajām paudzēm, viss tas, jā. Nu jā, tad, ja gribam pārzīmot ziemu Latvijas un braukt siltumā, tad pieskaties 30 dienu. 30, jā, noteikti. Atbrauciet kaut uz 9 dienām, un es gribēsiet vēl braukt. Un ir daudz cilvēku, kas ir bijuši, un es satieku, viņš saka, cik bija forši, Dubajā, un ka gribētos atkal atpakaļ. Nu labi, paldies, Agri, bija interesanti uzzināt par Dubaju. Cerams, cilvēki noklausīsies, pieteiksies un pateiks savus komentārus par Dubaju. Tad jau. Apskatieties man mājaslapu, Facebook lapā, zvaniet. Pat, ja jūs negribiet vēl braukt, pat, ja jūs domājat, piezvaniet, es jums pastāstīšu, ko jūs tur variet redzēt, ieteikšu labākos variantus, varbūt ne šogad, varbūt nākamgad, kā braukt, jo varbūt jums ir domas, jūs baidaties, kas tur būs, kā tur būs, piezvaniet, un mēs parunāsimies, un aizsūtīšu jums kaut kāds variants, mēs varam to, un brauciet uz Dubaju. Labi, paldies, tad zvaniet Agrim.